Labdien un esiet sveicināti šodienas pirmā līmeņa nodarbībā par tēmu, kā sākt ieguldīt. Noteikti esmu runājis ar katru no šodienas webināra dalībniekiem. Gadījumā nesat to izdarījuši, aicinu piefiksēt kontaktus. Un pirms mēs turpinām obligātā riska atruna. Ieguldījumi ir saistīti ar riskiem, un tie var nebūt piemēroti visiem investoriem. CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībās uz rāvi naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. Pilna riska atruna mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par to, kāpēc tieši Latvijas investori izvēlās Admirāls. Pirmkārt, mēs piedāvājam piekļuvi vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā akcijas, fondu, izēvielas, indeksi un arī citi. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums, nevaldos mums ir ofisi vairāk nekā 20 valstīs uz to brīdi. Mēs esam droši un izcils brokeris jau kopš 2001. gada, tātad vairāk nekā 20 gadu pieredzi nozarē, un mūsu investīciju un tradinga nosacījumi ir diezgan konkurētspējīgi salīdzinot ar konkurentiem, kā arī iespējams svarīgākais faktors, kāpēc mūsu izvēlas Latvijas klienti, ir tas, ka katram mūsu klientiem ir savs personīgais konsultants, pie kurā klients var vērsties ar jebkādiem jautājumiem. Tad šodien runāsim par to, kā sākt ieguldīt finanšu tirgos, kādi būtu pirmie veicamie soļi un kā sasniegt savus mērķus. Pirmais jautājums, par kuru var aizdomāties un kas palīdzēs noteikt savu mērķi un nenovirzīties no pareizā ceļa uz to, ir kāpēc. Kāpēc vispār ieguldīt? Jā? Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vispār iegulda, ir, protams, sava kapitāla vairošana. Kā redzam, rietumu valstīs pensiju sistēma ir pilnīgi neefektīva un kas veicina attiecīgi cilvēku vēlmi pašiem rūpēties par savu finansiālo nākotni. Otrs tikpat svarīgs iemesls ir inflācija. Jā, vienkārši naudas glabāšana vai iekrāšana ir bezjēdzīga, jo nauda zaudē savu vērtību, ja inflācijas rezultātā. Un liek piebilst, bet inflācija kā motīvs ieguldīt vai aizdomāties par ieguldīšanu bija ļoti aktuāls, īpaši pēdējo dažu gadu laikā. Kā arī izrunāsim, kāpēc ir vērts ieguldīt tieši finanšu tirgos un kādi ir galvenie ieguvumi no ieguldīšanas tieši finanšu tirgos. Pirmais svarīgākais iemesls ir iespējas. Pieejamo instrumentu, jeb ieguldījumu skaits ir ļoti plašs. Tātad mūsdienās vairums brokeru piedāvās piekļuvi vismaz pāris simtiem dažādu instrumentu no dažādām aktīvu klasēm. Pie Admirāls klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā, kā minēju, akcijām, fondiem, forex, izēvielām, indeksiem, akcijām un arī citiem un citu instrumentu CFD līgumiem. Otrs iemesls ir likviditāte. Tātad darījuma izpilde un realizācija ir tūlītēja. Mums nav jāgaida dienas, nedēļas vai pat mēnešus, kamēr kāds būtu, piemēram, ar nekustamo īpašumu pārdošanu vai iegādi, lai izmantot pēc iespējas finanšu tirgos. Mums nav jāgaida tik ilgi. Un darījuma veikšana finanšu tirgos ir sekundžu simtdaļu pat jautājums. Un trešais iemesls ir zems sākotnējais kapitāls. Tātad sākt ieguldīt finanšu tirgos ir iespējams ar ļoti zemu kapitālu. Turklāt Admirāls piedāvā klientiem iespēju veikt darījumus ar akciju un fondu 100 daļām. Jā, piemēram, ja kāda akcija maksā, teiksim, 100 eiro, pie Admirāls ir iespējams iegādāties šīs akcijas 100 daļu, kas nozīmē, ka nepieciešamais kapitāls būtu tikai 1 eiro. Tātad pie Admirāls ir iespējams veikt gan ilgtermiņa ieguldījumus, līdzīgi kā bankās, jā, gan arī tradingu. Aplūkosim galvenās atšķirības, kas varētu palīdzēt jums saprast, kura pieeja tad būtu piemērotāka tieši jums. Tad tradingā pielieto gan tehnisko, gan fundamentālu analīzi, bet ieguldījumos galvenokārt spēlē lomu fundamentāla analīze. Īsumā tehniskā analīze ir darbs ar pašu cenas grafiku, un fundamentāla analīze ir darbs ar dažādiem
makroekonomiskajiem un finanšu tirgus rādītājiem un indikatoriem. Vērts piebilst, ka pārsvarā tradingā izmanto tehnisko analīzi, un visbiežāk ir tā, ka jo īsāks ir laika diapazons, jeb jo īsāk ir darījumi, jo lielākus lomu spēlē tehniska analīze, taču ir arī cilvēki un profesionāļi, kas veiksmīgi izmanto pat tikai fundamentālu analīzi tradingā. Tad darījuma turēšanas ilgums tradingā ir no sekundēm līdz pat dažiem mēnešiem un ieguldījumos sākot ar 1 gadu. Jā, tas ir tās, kā rakstīts likums šai nozarei. Ieguldījumi skaitās tad, kad darījumi tiek turēti vismaz gadu un ilgāk. Jā. Attiecībā uz pašu darījumu veidu, jeb to, kā pozīcijas var pelnīt, tātad ilgtermiņa ieguldījumos vairumā gadījumu kāds aktīvs vai instruments tiek pirkts un turēts, jā, kas ļauj pircējiem gūt peļņu no cenas pieauguma. Un tradingā ir ne tikai pirkšana, bet arī tā saucamā īsā pārdošana, jeb šortošana, kas ļauj darījumam pelnīt arī no cenas krituma. Pie Admirals ir iespējams gan tradings, gan ilgtermiņa ieguldījumi. Un tradingam pie Admirals ir paredzēti 2 konta veidi, Trade un Zero uz MT4, MetaTrader 5 un MetaTrader 5 platformām. Un ilgtermiņa ieguldījumiem ir piemērotāks atsevišķs konta veids Invest MT5, kas ir pieejams tikai uz MetaTrader 5 platformām. Un attiecībā uz riska toleranci, tad tradingā risks var būt gan augsts, gan zems. To var kontrolēt ar darījuma apjomu un tā saucamā kredītpleca pielietojumu, kas palielina jūsu pirktspēju, bet Invest MT5 kontos kredītplecs nav pieejams un jūs varat rīkoties tikai ar pašu kapitālu, kas krietni samazina maksimālo iespējamo risku. Attiecībā uz to, kā sākt ieguldīt vai treidot, kā zināt, kura stratēģija ir piemērota tieši tev. Būtībā visas 50 stratēģijas ir iespējams iedalīt 2 kategorijās - tradings un investīcijas. Tātad industrijas standarts ir, kā minēju, ja darījumi tiek turēti gadu un ilgāk, tās ir investīcijas, bet darījumi tiek turēti līdz pat 6 mēnešiem, tas skaitās tradings. Pašsaprotami 50 stratēģijas, kuras ietilpst investīciju kategorijā, prasīs mazāk laika un darba, jo pozīcijas tiek turētas ļoti ilgi un darījuma atvēršana notiek krietni retāk, jā, pat varbūt reizi mēnesī un retāk. Kā arī ar Admirals ir iespējams uzsākt investīcijas ar ļoti mazu kapitālu, jā, jo, kā minēju, ir iespējams investēt dalītās akcijās un fondos. Jā, tā vietā, lai pirkt 1 veselu akciju, ir iespējams pirkt pat 1/100 daļu no akcijas vai fonda. Un tradinga pieejas prasīs vairāk laika un atkarībā no stratēģijas arī lielāku sākotnēju kapitālu, bet tas attiecas uz konkrētiem gadījumiem. Tā saucamā skalpēšana ir praktiski pilna laika darbs, vai nu vismaz puslodes darbs, vai kurus vienkārši stundām ilgi sēžat pie ekrāniem un meklēt īstermiņa finanses iespējas. Algoritmiskā tirdzniecība prasa ārkārtīgi daudz darba paša algoritma izveidē un liek piebilst, bet tur ir jābūt kaut kādām programmēšanas un modeļu veidošanas prasmēm un zināšanām. Day trading stratēģijas pēc nosaukuma nozīmē, ka darījumi tiek veikti iekšdienas ietvaros, tā kā jārēķinas ar stundu dienā, jā, vismaz, un swing trading un pozīciju tradings jau ir vieglāk īstenojamākas tradinga stratēģijas mums privātiem ieguldītājiem, jo darījumi tiek turēti ilgāk par 1 dienu, attiecīgi nav jābūt pielīmētiem pie grafikiem, jā, pietiek ar reizi nedēļā. Teiksim, apsēsties pie to reizi nedēļā un izdarīt pašu tradingu. Un aplūkosim dažas no tradinga un investīciju stratēģijām, kuras ir īstenojamas ar Admirals. Tātad populārākās investīciju stratēģijas ir tā saucamā buy and hold, jeb nopērst un aizmirsti, ienākumu investīcijas, kur mērķis ir gūt pasīvus ienākumus no dividendēm un obligācijām, dividendžu investīcijas, kur fokus ir uz dividendēm no akcijām,
Un ļoti populāras ir indeksu fondu investīcijas un arī portfeļu izveide pārsvarā no fondiem un ar mazu daļu kapitāla investētu individuālās lielu uzņēmumu akcijās. Un attiecībā uz tradinga stratēģijām pie Admirāls ir iespējams realizēt gan ļoti īsa termiņa pieejas, piemēram, algoritmiskais tradings vai skalpēšana, gan īsa un vidē termiņa pieejas, piemēram, tas pats day trading, swing trading un pozīciju tradings. Viena no būtiskākajām atšķirībām starp tradingu un investīcijām ir kredītplecs, kas pārsvarā tiek izmantots tikai tradingā. Tātad kredītplecs ļauj traderim vai investoram atvērt lielāku darījumu, neveicot papildus ieguldījumus. Citiem vārdiem, kredītplecs palielina pirktspēju. Piemēram, tradera sākotnējais iemaksātais kapitāls vai ieguldījums ir 1000 eiro, un standarta kredītplecs uz akcijām ir 1/5. Tas nozīmē, ka tradera maksimālā pirktspēja šajā piemērā ir 5000 eiro. Ja? Attiecīgi tas nozīmē, ka atverot lielāko iespējamo pozīciju, piemēram, uz Apple akcijām 5000 eiro vērtībā, un akcijas cenai, ja Apple cenai pieauga par 10%, traderis gūst 500 eiro jeb 50% peļņu, ja 50% no sākotnēji ieguldītā kapitāla. Bet tas arī nozīmē to, ka traderis šajā gadījumā varētu tikpat ātri pazaudēt pusi no savu kapitāla. Tātad ar kredītplecu ir jābūt uzmanīgam. Pie Admirāls un citiem investīciju pakalpojumu sniedzējiem industrijā kredītplecs ir pieejams vairumā gadījumu tirgojot tā saucamos CFD jeb cenas starpības līgumus. Un pēc būtības CFD ir atvasinājums, tas ir līgums, kura cena atspoguļo bāzes aktīva cenu. Tāpēc arī nosaukums cenas starpības līgums. Vēl viena lieta, ko ir vērts zināt, sākot darbību šajā nozarē, ir vispārīga informācija par galvenajām aktīvu klasēm. Sāksim ar akcijām. Noteikti esat dzirdējuši par kādu no šiem uzņēmumiem. Tesla, Microsoft, Nvidia, Facebook vai Meta. Īsumā akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka tās turētājiem ir proporcionālas īpašuma tiesības uz emitējošu uzņēmumu, un akcijas pārsvarā pārdot biržās. Pie Admirāls iespējams investēt vairāk nekā 4000 globālās akcijās un arī akciju CFD, jeb gan investēt ilgtermiņā, gan treidot ar kredītplecu. Uzņēmuma iemeslu dēļ augstas likviditātes un augsta potenciālā ienesīguma gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā akciju tradings ir ļoti populārs privāto ieguldītāju vidū. Un privāti ieguldītāji var iegūt ienākumus no akcijām divos veidos - dividendēs un kapitāla vērtība pieaugumā, gan pērkot, gan veicot īso pārdošanu. Dividendes ir uzņēmuma peļņas sadaļas ar akcionāriem, ja uzņēmumam ir 1000 akciju apgrozībā un tas izsludina dividendes $5000 vērtībā, akciju turētāji par katru sev piedarošu akciju saņems $5 ASV. Un kapitāla pieaugums ir vienkārši pašu akciju cenas pieaugums. Jā, protams, jūsu kapitāls var arī pieaugt akcijas cenai krītot, ja esat atvēruši īso pozīciju, ja veikuši īso pārdošanu. Vērts piebilst, ka tirgus dalībniekiem ir iespēja arī ieguldīt un strādāt ar ETF, jeb fondiem un arī indeksiem. Tātad ETF pēc būtības ir vairāku atsevišķu instrumentu pārsvarā individuālu akciju gross. Ja? Un ar ETF palīdzību tirgus dalībnieki vai fondu palīdzību tirgus dalībnieki var ieguldīt nevis individuālās akcijās, bet arī akciju tirgus, ne tikai akciju tirgus, bet arī citu aktīvu klašu tirgus segmentos, konkrētos, piemēram, ASV akcijās, Eiropas Savienības akcijās, finanšu tehnoloģiju sektorā ar viena fonda palīdzību, un pat konkrētās industrijās. Indeksiem arī līdzīgs princips, un kad runājot par akciju tirgu, ziņās, medijos, vairumā gadījumā runājot par kādu no indeksiem. Visbiežāk S&P 500 indeksu, kas ir lielākais akciju indeks pasaulē un sastāv no vairāk nekā 500 lielākajām ASV biržās kotētiem uzņēmumiem. Tātad, ieguldot S&P 500 indeksā, jūs ieguldat ASV ekonomikā un līdzīgi ar citiem akciju tirgus indeksiem. Obligācijas ir jau krietni mazāk populāra aktīvu klases ar privātiem ieguldītājiem. Galvenokārt, jo potenciālais ienesīgums ir krietni mazāks nekā citās aktīvu klasēs. Tad obligācijas ir fiksēta ienākuma instruments. Tas ir aizdevums, ko ieguldītājs
izsniedzis aizņēmējiem, parasti uzņēmumam vai valdībai. Obligācijas nes krietni mazāk ienesīgumu un tiek uzskatīts par vienu no drošākajiem ieguldījumiem un aktīvu klasēm nozarē. Forex tirgus ir valūtu tirgus, kura dalībnieki var pirkt, pārdot, apmainīt un spekulēt ar dažādu valūtu pāru relatīviem maiņas kursiem. Tas ir lielākais pēc apgrozījuma tirgus pasaulē un atvērts 24 stundas 5 dienas nedēļā. Un valūtas vienmēr tiek tirgotas pāros, kas nozīmē, ka Forex tirgus dalībnieki vienmēr pērk un pārdot vienlaicīgi divas valūtas. Jūs nevarat nopirkt vienu valūtu bez kādas citas valūtas pārdošanas. Jā. Tā strādā Forex valūtu pāri. Un valūtas var iedalīt divās kategorijās. Pirmā ir brīvi peldošās valūtas, un otrā ir fiksētās valūtas. Brīvi peldošās valūtas ir tādas, kuru relatīvo vērtību nosaka brīvā tirgus spēki, piemēram, piedāvājums un pieprasījums, un fiksētās valūtas ir tādas, kuru relatīvo vērtību attiecībā pret citām valūtām nosaka valsts iestāde, pārvaldes iestāde, bieži vien piesaistot valūtu kādam citam aktīvam vai valūtai. Un liek piebilst, bet brīvi peldošās valūtas sniedz lielāku potenciālu, jo vērtību nosaka galvenokārt brīvie tirgus spēki, un tās nav cieši piesaistītas kādam citam aktīvam. Likvīdākie un vairāk tirgotie Forex pāri ir eiro dolārs, dolārs jēna, mārciņa dolārs un mārciņa dolārs, trīs pāri. Un Forex tirgus ir populārāk aktīvu klase starp privātiem ieguldītājiem divu iemeslu dēļ. Tā ir likvīdāka aktīvu klase, kas prasa ļoti mazu sākotnējo kapitālu. Un izēvielu tirgu tiek tirgoti primārie produkti un izēvielas. Un izēvielas iedala divās plašās kategorijās - cietās un vieglās preces. Cietās preces vai izēvielas ir dabas resursi, piemēram, zelts, nafta, un tam līdzīgi. Savukārt vieglās vai arī mīkstās preces, nemaldos sauc, ir piemēram lauksaimniecības produkti, mailopi, kukurūza, kviešu kafija un tam līdzīgi. Un ir divi veidi, kā ieguldīt izēvielās. Viens ir caur uzņēmumiem, kas ir pakļauti attiecīgu izēvielu riskam, vai patiešo izēvielās, caur indeksiem, CFD vai futuriem. Un visas iepriekš minētās aktīvu klases ir pieejamas pie Admirāls, gan investīciju, gan trading iespēju ir pietiekami daudz. Un tagad mēs redzam pieejamo aktīvu un instrumentu sadalījumu pēc pieejamā maksimālā kredītpleca atbilstoši Eiropas Savienības regulātoriem. Kā redzam, lielākais kredītplecs ir pieejams galvenajiem, jeb lielajiem Forex pāriem, pēc tam ir mazie un eksotiskie Forex pāri, kā arī lielie indeksi, tālāk mums ir izēvielas un mazie indeksi, pēc tam mums ir akcijas un fondi, un tad mazākais kredītplecs ir pieejams kriptovalūtām. Būtībā, jo volatīlāks, jeb svārstīgāks ir instruments, procentuāli, jo mazāks ir pieejamais kredītplecs. Un palielinoties volatilitātei, palielinās arī pārāvumu varbūtība, kas var pārāvumu, jeb tā saucamo gapu varbūtība, kas var ietekmēt rezultātu, tāpēc aktīvāki īstermiņa traderi izvēlās bieži vien instrumentus ar mazāku volatilitāti, bet ar lielāku kredītplecu, jo tur ir mazāk pārāvumu. Savukārt, ja cenas pārāvumu jums nav nekāda problēma, un visticamāk jūs esat ilgāka vai vidē termiņā traderis un investors, iespējams instrumenti ar lielāku volatilitāti ir piemērotāki. Tātad Admirāls piedāvā plašu akciju tirdzniecības piedāvājumu gan īstās akcijās un fondos, gan atvasinājumos, CFD. Pie mums ir iespējams, kā minēju, gan ieguldīt, gan treidot dalītās akcijas un fondus, un kā arī Investment T5 kontos, kas paredzēti investīcijām, kā minēju, ir iespējams atvērt vienu vienpusējo darījumu bez komisijas dienā, un Trade MT5 kontos ir iespējams atvērt 6 vienpusējos bez komisijas darījumus dienā. Attiecībā uz Forex un indeksu tirdzniecību pie mums ir iespējams tirgot vairāk nekā 8 valūtu pārus, tā skaitā likvīdākos un populārākos, kā minēju, eiro dolārs, kā arī iespējams arī tirgot DXY dolāra indeksu, un mēs piedāvājam piekļuvi lielākajiem globāliem indeksiem, tādiem, kas bija 500, DAX 40, Dow Jones, tā skaitā futures uz šiem indeksiem. Un runāt par izēvielām, pie Admirāls ir pieejamas 3 enerģijas izēvielas, 7 lauksaimniecības produkti, 7 metāli un 11 izēvielu futuri.
Par pašām platformām un iespējām, kā mūsu klienti var strādāt vai iegūt piekļuvi finanšu tirgiem. Pirmkārt, mums ir Admirals platforma, kas ir pieejama caur jebkuru pārlūku programmu klienta kabinetā. Šis ir vispiemērotākais veids, kā iesācējs varētu sākt ieguldīt pie mums, jo šī platforma ir ļoti vienkārša un saprotama, bez jebkādām liekām opcijām un iespējām. Kā arī Admirals mobilā lietotne, kas vairāk paredzēta klientiem, kas vēl strādā ar mobilo, tam nav nevainas, ja, un kam pietiek ar galvenajām platformas funkcijām. Tālāk mums ir MetaTrader 4 un MetaTrader 5 platformas, kuras ir pieejamas gan uz mobilām ierīcēm, gan datoriem. Un salīdzinot ar Admirals platformu un mobilo lietotni, MetaTrader platformas ir sarežģītākas un piedāvā plašāku funkcionalitāti. Un WebTrader ir vienkārši MetaTrader platformu pārlūku programmas versija ar ierobežotu funkcionalitāti. Un tagad aplūkosim mūsu Admirals platformu klienta kabinetā. Tātad, autorizējoties mājaslapā, mēs tiekam iekšā klienta kabinetā un uzreiz kreisā izvēlnē mums ir redzama Admirals platforma. Tātad, ja jums ir izveidots atkarībā no tāds, kāds konta veids jums ir izveidot, jūs varat uzreiz vai nu tirgot CFD, vai nu pāriet uz Invest MT5 kontu, nospiedīsim uz tirgot un uzreiz mēs pārējām uz šo te platformu. Tātad, pašā sākumā mums ir kāda vispārīga informācija. Pirmkārt, mums ir pārskats, kas ir angliski saka watchlist, bet šeit mēs būtībā varam pievienot instrumentus, ja mums svarīgākos, kam mēs varam ātri sekot. Ja. Tālāk mums iet vienkārši populārākie Forex un CFD. Tad mums ir nedaudz zemāk instrumenti, kas uzrādīja lielāko pieaugumu un zaudējumu dienas laikā. Pēc tam mums ir vienkārši populārākie instrumenti pēc kategorijām - Forex indeksi, kripto akcijas un arī izēvielas. Šī būs galvenā jālapa. Un augšā rekur mums ir tātad izvēlne. Uzreiz te mēs varam ērti pārslēgties starp kontiem, gan demo, gan reāliem kontiem. Te mums ir tātad atkal tulkojums nevisai veiksmīgs. Tātad šeit mēs redzam pieejamos līdzekļus, jeb brīvo kapitālu, ko mēs varam izmantot papildus pozīciju atvēršanai. Tālāk mums ir ķīla. Patiesībā līdz pat atvērsim vienu darījumu uz tā paša eiro dolāra, lai vienkārši saprastu, kā strādā šie skaitļi. Rekur atverot kādu instrumentu, mums ir vienkārši tāda informācija par cenu, atvēršanas augstākā, zemākā. Iepriekš slēgtā tas ir par dienu, vai atvainojos par dienu. Tālāk mums ir grafiks, kur mēs varam veikt tehnisko analīzi, ja ir nepieciešamība, un tālāk arī specifikācija. Par šo arī parunāsim vēlāk. Tātad, kur pārdot vai pirkt, jeb atvērt garo vai īso pozīciju, lotes darījuma apjoms, atliktie orderi, stoploss, kas ir darījumu, kas ir orderis, kas ierobežos zaudējumus, un take profit orderis, kas ierobežo peļņu. Vienkāršības pēc atvērsim bez šiem orderiem, minimālo pozīciju. Rekur gatavs darīts, un rekur mums mainījās tagad šie te skaitļi. Tātad ķīla mums rekur parādījās 2, tātad 2 sanāk eiro, jeb no šiem vairāk nekā 10 000, kas ir kontā, tikai 2 eiro ir izmantoti, jeb ir izmantoti maržā atvērto pozīciju uzturēšanai. Okay? Tātad mums vēl ir brīvi sanāk, kas gandrīz vai tikpat, bet ja mēs atvērsim kādu lielāku pozīciju, teiksim, uz vienu pilnu loti, mums uzreiz rekur ķīla palielinās un pieejamais kapitāls jau samazinās jau uz 200 eiro. Un maržas līmenis ir vienkārši attiecības starp kapitālu un ķīlu, un šeit mums galvenokārt jāskatās, lai šī attiecība nekristu zem 150%, bet tas arī ir grūti izdarāms. Jā, tur jābūt ļoti daudz zaudējušu pozīciju portfelī. Tālāk mums ir kapitāls, paškapitāls, kas atspoguļo tātad jūsu bilanci, jeb
fiksēto peļņu un iemaksāto kapitālu un arī tekošo peļņu. Un arī, kur beigās mums ir vienkārši tekošā peļņa no atvērtajām pozīcijām. Tā, pārējot uz specifikāciju, kur mēs varam uzspiest zvaigznīti, jums parādīsies pārskatā, ja instruments. Specifikācijā mēs redzam maksimālo kredītplecu. Tātad, kur klientiem var stāstīt privāts klients 1/30, un klientiem var stāstīt profesionāls klients 1/500, komisijā 0 simbols, spreads, kas ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu, swap vērtība gan uz pirkšanu, gan pārdošanu. Tātad swap ir vienkārši darījuma komisija pārnešanai nākamajā dienā, un to mēs varam ērtāk aprēķināt mūsu mājaslapā. Parādīšu ātri uzreiz, kā to izdarīt. Tātad mājaslapā sadaļā sāk tirdzniecību mums ir tirdzniecības kalkulators, kuru mēs varam ievadīt no to pašu eiro dolāru, vienu loti. Konta valūtā viss pareizi spiešam aprēķināt. Kur mums parāda, cik mums, kāda būs swap vērtība pusnaktī, ja, uz nākamo dienu. Tātad, ja mums ir īsā pozīcija, ja atvērta short pozīcija, swaps būs pozitīvs, ja citiem vārdiem pusnaktī jūsu kontā tiks iekasēta šāda nauda, un ja swaps ir negatīvs, jā, kā mēs redzam arī specifikācijas uz pirkšanu negatīvs, jeb long, jā, pirkšana, swaps ir negatīvs un pusnaktī tiks noņemta šāda summa no jūsu konta. Jā, tas ir swaps. Komisija par darījumu pārnešanu nākamajā dienā, un šī komisija var būt arī pozitīva. Tas ir atkarīgs pilnībā no, uz Forex tas atkarīgs kaut kādā mērā no procentu likmēm, bet arī no vienkārši pieprasījuma piedāvājumu uz konkrētu instrumentu, un to mēs nenosakām, to nosaka mūsu likvidācijas nodrošinātāji. Un kur mums arī uzreiz parāda, tātad šis kalkulators nepieciešamo maržu pie pašreizējās tirgus cenas, ja tas ir kapitāls, kam ir jābūt kontā, brīvais kapitāls, kam ir jābūt kontā, lai atvērt pozīciju šādā apmērā pie tāda un tāda kredītpleca. Jā, varam nomērīt uz 1/30 arī. Un kur tad būs jau lielāka marža uzreiz. Tā. Tālāk mums ir 3 dienu swaps, tātad tas ir pārsvarā trešdienās, citiem vārdiem, tātad trešdienās tiek iekasēts swaps par sestdienu un svētdienu, bet to jārēķinās. Lotes izmērs, jeb darījuma vērtība eiro, tātad, ja mēs atveram vienu pilnu loti, mūsu darījuma vērtība uz eiro dolāra ir 100 000 eiro. Jā. Minimālais kontrakta lielums lotēs, jā, kur mums ir lotēs, un arī maksimālais lielums. Kontrakta solis, marža arī parādīt, jā, un tātad tas būtu galvenais. Arī, kur mums arī ir tirdzniecības stundas redzamas jau uzreiz specifikācijā, tātad gandrīz vai 24 stundas dienā, no pirmdienas līdz piekdienai. Un jāņem vērā arī to, kad, ja jums ir palielināts kredītplecs vai profesionālais status, ir jāņem vērā to, kas ir tas saucamais pre-close margining, vai latviski, ja nemaldos, tulkojas kā atceros precīzi, bet kaut kur mājaslapā mums bija tā informācija, ok, jebkurā gadījumā, ja jums ir kāds konkrēts jautājums par šo, uzrakstiet vienkārši man e-pastu. Izrunāsim individuāli. Un kur zemāk mums ir tātad atvērtie darījumi uz šo instrumentu un arī atliktie darījumi, jā, atliktie orderi. Tālāk sadaļā visi instrumenti mēs varam atrast uzreiz, iziet cauri visiem pieejamiem instrumentiem šajā konta veidā, jā, kas šeit ir vairāk ne 4000, tāpēc, ja jūs meklējat kādu konkrētu instrumentu, tur ir vienkāršāk to izdarīt meklējot meklētājā, jā, un gadījumā jūs nezināt nosaukumu instrumentam, kur jūs meklējat, to var atrast mājaslapā sadaļā instrumenti, un tā, kur līguma specifikācijas, un te mēs, līguma specifikācijas, bet, jā, kur. Un te mēs varam vienkārši vieglāk atrast pēc nosaukuma kādu simbolu un instrumentu, to pašu S&P 500, un kur mums parādīs tā, indekses, starp citu, pie mums ir mājaslapā atrodami, kur, jā, tātad šajā sadaļā, jā, S&P 500 ir, tad mājaslapā ir S&P 500 vienkārši, bet platformā, ja mēs to meklējam, mums ir priekšā iekavas, ja nemaldos, jānorāda
Ne, ok, arī šādi atrod. Nu, re, kur S&P 500 indeks, jā. Tāpat informācija, kopsavilkums, grafiks un specifikācija par šo konkrēto instrumentu. Tā, un arī no šīs sadaļas var atvērt ātri darījumus. Tālāk mums ir portfelis, kur mēs redzam informāciju par jūsu kontu, jaunu atvērtām pozīcijām kontā, arī atvērti un atliktie darījumi. Tālāk ir pārskats, jā, kā minēju, kur pievienosim to pašu eiro-dolāru pārskatam. Un S&P 500 indeksa CFD. Un re, kur tagad šie instrumenti mums parādījās pārskatā. Eiro-dolārs, nes kāpēc neparādījās. Re, kur tagad ir, jā. Vienkārši varam redzēt, kas notiek ar šiem instrumentiem. Tālāk vēsture, tātad vēstures darījumi, kas tika aizvērti, jā, līdz šim šajā kontā. Instruments darījuma apjoms un peļņa. Un nu, vadības panelis ir vienkārši ejot atpakaļ uz klientu kabinetu vai vadības paneli, tā saucamo. Tātad ļoti vienkārša platforma. Domāju, ka stundu divas ir pilnīgi pietiekami, lai iepazīties pilnībā ar šo platformu. Tas būtu labs sākums, ka vienkārši iepazīties ar to, kā darbojas mūsu pakalpojums. Jā. Tā, un pārējot atpakaļ uz prezentāciju. Attiecībā uz to, kā sasniegt savus mērķus finanšu tirgos. Tātad jums parādījās interese, esat redzējuši kādu reklāmu, dzirdējuši no draugiem paziņas, jā, jautājums, kas tālāk. Pilnīgi noteikti jums nevajadzētu uzreiz sākt un ieguldīt ar reālo naudu bez jebkādas nozares izpētes. Pats pirmais solis, ko es iesaku saviem klientiem, ir pirmā līmeņa nodarbības, tā skaitā šī nodarbība un arī nākamās, kas būs. Tātad ievads ir pats sākums, un ideālā gadījumā šīs nodarbības laikā jūs iegūtat atbildes uz vairumu no jautājumiem, kas jums varētu būt līdz šim. Nākamais solis ir bezriska praksa, jeb demo konts, kā mēs to tikko darījām Admirāls platformā. Protams, to var darīt kādā citā no mūsu platformām. Tātad mērķis ir vienkārši iepazīties ar platformām, pašu procesu un to, kā notiek finanšu instrumentu tirdzniecība. Domāju, ka piekritīsiet, ka sākumā būtu gudri vienkārši papraktizēties ar virtuāliem līdzekļiem, jā, neriskējot savu naudu. Tālāk, tirdzniecības plāns, tātad šis ir svarīgākais solis, kas ir jāpaveic katram, kas tiešām vēlas sasniegt savu mērķi. Tirdzniecības plāns apraksta katru soli un rīcību, ko veic traderis vai investors pirms un pēc tiek atvērts darījums. Un, protams, statistika vienmēr palīdzēs un ļaus jums būt pārliecinātam par savu plānu. Un veiksmīgs un ilgspējīgs tirdzniecības plāns iekļauj pirmkārt precīzi definētus riska limitus, otrkārt pieeju, vai tas ir aktīvs tradings, īstermiņa skalpings, ilgtermiņa investīcijas, darījuma kopēšana vai ieguldīšana kāda aktīva pārvaldnieka un tam līdzīgi. Jā, svarīgi piebilst, ka izvēle ir jābūt pamatotai uz mērķiem un piemēram laikam resursiem. Treškārt, detalizēti aprakstītu tirdzniecības stratēģiju, jā, kādi rīki un informācijas avoti tiek izmantoti, kuri instrumenti tiek tirgoti, kādi analīzes veidi tiek izmantoti un citi faktori, kas tiešā veidā ietekmē darījumu atvēršanu un aizvēršanu. Un ceturtkārt, riska pārvaldības plāns, jā, viennozīmīgi kritiski svarīga plāna komponente. Šajā plāna daļā jums ir jābūt atbildēm uz jautājumiem tādiem, kā tiek pārvaldīts risks, kādi riska parametri tiek analizēti, kāds ir maksimālais risks, kāds ir risks katram darījumam, jā, un citi jautājumi attiecībā uz riska pārvaldību. Un vēl viena komponente, ko es iesaku arī iekļaut, ir tirdzniecības žurnāls un rezultātu analīze. Un par visām šīm lietām mēs runāsim detalizētāk jau nākamajā pirmā līmeņa nodarbībā, par kuru būs informācija jau šodien mūsu mājaslapā. Un pēc tā, kad ir izveidots tirdzniecības plāns, kas ir notestēts uz demo konta, sākas darbs ar reālo kontu. Jā. Drošības nolūkos plāns tiek pārbaudīts noteiktu periodu ar minimāliem riskiem, un pēc tā tad jau var palielināt risku. Un, protams, disciplīna, bez disciplīnas un spējas pieturēties pie plāna un spējas pilnībā kontrolēt emocijas, ilgspējīgas peļņas varbūtības stipri samazinās. Un disciplīnu var panākt un uztrenēt tikai uz reālā konta un ar plānu, par kuru ir pārliecība. Un veicot visus šos soļus, mērķa sasniegšana ir tikai laika jautājums.
Tad nākamie soļi. Ja esat iesācējis, pilnīgi noteikti iesaku reģistrēties uz nākamo pirmā līmeņa nodarbību. Atkal informācija būs mājaslapā jau šodien, kā arī ir iespējams ieplānot individuālu konsultāciju, ja ir nepieciešamība izrunāt vairākus jautājumus detalizēta vai pamācība platformas izmantošanā, droši rakstiet uz e-pasta. Bet, ja jums jau ir pieredze un jūs vēlaties iegūt advancētākas zināšanas, otrais līmenis ir domāts tieši jums. Ja. Tad tekošais otrā līmeņa projekts ir tēmēts uz akciju tirdzniecību, bet tēmas būs daudz un dažādas, tāpēc tas noderēs katram, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas. Kā arī neliels bonus no manas puses, ja jums ir vēlme iegūt tirdzniecības plāna izveides pamācību PDF formātā, kas jums palīdzēs iesākt veidot savu tirdzniecības plānu, rakstiet arī man uz e-pastu, ja, un es nosūtīšu jums šo pamācību. Un tagad, jā, pavisam ātri kā reģistrēties uz nākamajām nodarbībām gadījumā, ja plānojat to izdarīt jau šodien. Tātad atpakaļ uz mājaslapu. Sadaļā apmācības, webināri. Un re, kur mums ir nākamais otrā līmeņa nodarbības, 3 dienas pēc kārtas jau nākamo nedēļu. Vienkārši ievadījām e-pastu un reģistrējamies. Tā, tas būtu galvenais šodien. Liels paldies par uzmanību. Ja gadījumā neizdevies atbildēt kādu no jūsu jautājumiem, pilnīgi droši rakstiet uz e-pastu un ceru redzēt jūs visus nākamajā nodarbībā. Vēlreiz paldies un jauku atlikušo dienu.